es esmu kādreiz spēlējis basketbolu, un lai arī esmu tikai 1,90 m garš, man vienmēr ir bijušas problēmas nopirkt apavus, jo mans kājas izmērs ir 47. Bet kā ir ar basketbolistiem, kuru apavi ir vēl lielāki? To uzzināsim tūlīt pat. Ar tiem lielajiem izmēriem tā ir kā ir. Pasaules visu laiku garākais basketbolists ir bijis 2,45 cm garais Lībijas centrs Sulejmans Ali Našnušs. Savukārt, ražanākais no Latvijas vīriem ir mūsu leģenda Jānis Krūmiņš ar augumu 2,23 cm. Loģiski, jo garāks spēlētājs, jo lielāka kāja. Kopš tiem laikiem daudz kas mainījies. Sporta apavu ražotāji vairāk rūpējas arī par ražanajiem. Tomēr Latvijā garajiem dabūt sev piemērots apavus aizvien ir liels izaicinājums. Ieiet, teiksim, tiem pašiem Naikiem mājaslapā, tur ir acu žilps, tu vari izvēlēties kādas un ko tu vien gribi, un arī izmēri ir. Bet, diemžēl, uz Eiropu un uz Austrumu Eiropu, kas varbūt viņu prātā ir vispār trešā kaut kādas attīstības valsts, tur sūta ļoti maz. Par sporta ekipējumu parasti atbild komandas menedžeri, kuriem vislielākā problēma ir tieši centra spēlētāju apavi. Mēs un Kasparam Bērziņam ir 17. izmērs, pēc amerikāņu standartiem mēs pārsvarā strādājam, tāpēc nepateikšu, kurš tas Eiropas gan ir kaut kāds 54. varētu būt. Parahovskim ir 16. izmērs, Kēnam ir 16. izmērs, tos speciāli pasūta priekš viņiem, veikalos tāds nevar dabūt. Pēdējā brīža situācijā Kasparam Bērziņam pasūtīja speciāli no Holandas noliktavas 217. izmērs, kas mums, diemžēl, uz vietas pašlaik nebija. Principā ir notikusi tāda ļoti interesanta paudžu maiņa. Tajā ziņā, kad nu pat jau ir tā, ka 13, 14 gadu veciem puišiem kājas izmērs ir 45, dažiem pat ir 46. Ja es paskatos maniem vienaudžiem, tajā konkrētā vecumā bija 42, 43 izmērs. Tomēr situācija Latvijas tirgū uzlabojas. Sporta veikalu pārstāvji atzīst, ka pēc lieliem sporta apaviem un arī apģērbiem pieprasījums pieaug. Līdz ar to paplašinās arī piedāvājums. Tā kā man pa veikalē nepatīk staigāt, es pasūtu internetā. Priekš basketbola nav problēmas dabūt apavus, bet, ikdienai tas gan ir problēmas. Arī Latvijas basketbola ziedu laikos nebija viegli tikt pie apaviem, tāpēc spēlētājiem nācās īpaši rūpēties par savām botām. Tad bija tā, ka skrēja ar vieniem apaviem, viņi saplīs, piemēram, tad ir superlīme, tad sliktākā gadījumā skočs apkārt, tā viņus tā ļoti taupīja, tā nekur nespārdīja akmeņus, neko, un tad sezonas 2 varēja nospēlēt. Šeit ir Andra Biedriņa oriģinālā bota pēc Eiropas čempionāta basketbolā Turcijā ar viņa autogrāfu. Izmērs konkrēti Andrim Biedriņam ir 51,5. Šī ir autentiska, viņa ir nobrāsta, varbūt arī nedaudz oža, bet tas viss piederās pie lietas. Tāds lūk stāsts par milzu kājām. Mūsu pasts gaida jūsu vēstules. Ko gribat zināt? Jautājiet un meklēsim atbildes!